Nu, lūk, te ir vēl viena mana vabole, tā ir cita suga buba. Redz, kāds viņš ir. Viņš ir pilnīgi savādāks, viņš tāds zaļš, garš. Bez strīpiņam, bez spārniņam. Interesanti, ka viņam spārniņa arī nav. Es no īrijas pasūtīju vaboles, kuram uz muguras būs spārniņi. Nu, ja viņas izšķelsies, protams. Es pasūtīju sev olas pagaidām. Tu varēsi braukt pie manis un pērēt, mīļā sirds. Jā, palīdzēs pērēt olas. Redz, šitam te nav nekāds spārniņi. Viņam ir vienkārši ķermenītis. Nu, būtībā. Ot, es nezinu, kā viņš izaugs liels. Man liekas, ka viņam arī nav spārniņi. Tāda, ka viņam galva ir. Viņš tēd. Nu, vienīga problēma ir tāda, ka viņš man palika pēdējais savas sugas pārstāvs. Man bija vēl olas, bet tur sanāca neveiksmīgi ar tām olam. Es viņus noliku un domāju izperināt, nu tā kā vēlāk. Viņas, diemžēl, izšķilas. Bija pārāk sauss un mazulīši aizgāja bojā. Nu, es nemaz nedomāju, ka viņi man pilnīgā sausumā paņems un izšķelsies. Man gribēs viņus pietaupīt pavasarim, ka būs vairāk zaļumu kaut kādu ko dot. Un tāpēc tā neveiksmīga pieredze, un šīs man palika pēdējais. Un viņš ir samēra mazs, tas salīdzinot ar roku. Viņš ir tāds, nu, rādītāji pirksta garumā pat mazāk. Viņš vēl ir diezgan maziņš, viņam vēl vajag augt un augt. Nu, salāti viņam labi, ka garšo, bet tie salāti labi nestāv. Viņi tā kā sabojājās ļoti ātri. Un arī bīstami ir tas, ka no salātiem var kaut ko dabūt, kaut ko ķīmis. Viņš mērcēja, mazgāja, bet nezinu. Pagaidām it kā iepriekš viņš apēda salātus, nekas dzīves palika. Un tāds zaļš, diezgan smuks, tā zaļa krāsa liecina, ka viņam ir labi. Ja viņš paliek tāds tumsnējs, tad tas varētu liecināt, ka vai nu viņam nav īsti labi, vai nu viņš plāno mainīt to savu ādiņu un paaugties. Viņam ir tā, viņa viņa ķermenis aug, bet tā ķermeņa tā āda, viņa ir cieta un viņa neaug kopā ar to ķermeni. Tāpēc viņam, lai izaugt, viņam jānomet nost veca āda. Un tad viņš var izaugt. Nu, viņi īstenībā ļoti interesants ir tas vabols. Ļoti visas sugas vai ne, bet lielākā daļa, es tie, kas man bija, tie ir ļoti miermīlīgi, nav indīgi, nekoši. Viņš pat cilvēkam nav bīstami. Patīk viņi man. Nu, piedāvāja viņam ozolu, bet ozolu zari viņu nesaista. Viņš kaut kā tā nepārāk lielās ozolu graustu. Tur vēl reku ielika viņam aveni piedāvāja. Nezinu, varbūt aveni labāk patiks. Aveni ir mīkstāka. Bišķiņa apsmidzināja ūdeni apkārt, un tad no tā mitruma tas lapas arī paliks tādas mīkstākas un ēdams. Šeit ir mitrs, bet tāds pārlieku mitrs veicina pelējumu augšanu. Tāpēc pelējums ir ļoti slikts viņam. Tāpēc ir tādas divas galējības. Nedrīkst būt sauss, nedrīkst būt pa slapju. Nu tāds. Nu cerams, ka sanāks viņu saglabāt līdz pirmām lapām, ka būs koku lapas, tad jau nebūs vairs problēma. Tad ņem zarus, liec iekšā un tik baro. Tagad problēma, kamēr ir tas ziemas laiks. Nav ne koki, ne krūmi, nekas nav. Tad tā, sarežģīti ir tā barošana. Nu, tāds viņš ir. Un tāds arī smuks. Nu, šitiem, labi, ka šitiem nevajag ne mātītes, ne tēviņus. Viņi visi tā kā var dēt tas olas, tāpēc arī pat viens tas īpatnis, viņš var sadēt olas un pēc tam saražot vairākus. Vienīgais, ka tur nebūs svaigi gēni, tur būs tā kā kloni tādi, viņš pats sevi tā kā saklonē. Nu tā. Nu tāda lieta interesanta par viņam.